Nu, Ivariņ, parunā, tu arī vajag kaut ko. Nu, es te tā, kādreiz iznāk ārā, bet neko viņa jau es nestāju gadu, man jau tas tie gadi tāds, ka jau es staigāt negribas. Cik šodien tev gadi ir? 80. O, nu jau ir progress, jau 8 gadi nost jau. Viss kārtībā. Notiek visu labo pusī. Gan jau drīz viņš tiks līdz saviem īstajiem 73. Tev 73 Ivariņi ir iegaumi šogad un nākošgad tev būs 74 tikai. Un līdz 80 un 88, kad tu visu laiku iekodējies, tev vēl ilgi jādzīvo tev. Bet nekā. Jā, redziet, paskatīju, Ivariņam reku stiklens un jau konfekts kaut kāds skapīt ir, tā kaut ko lāsmu laikam pērk viņam, un viņš arī teica, ka viņam kaut ko atnest. Tā kā es saku droši, es saku runā un prasu viņai. Jā. Es tik tagad, ka gāju iekšēt, paskatījos stiklens stāvi trauciņa uz tumbačku un atjūkne paskatījos vēl kaut kāds konfekts. Tā kā viņai es jau liedēju, viņš jau nemaz varbūt neskatās un nezina. Nu, zin kā to atmiņu ir tā kā ir. Bet, jā, bet būs jau labi. Es jau teicu, es piezvanīšu māsiņam biežāk, lai viņam uzprasu, ko viņš grib, te pats veikals un māsiņas viņam atnesīs. Tā kā, Ivar, tu zini, saka, ko tu gribi, zīvis, saldējumu vai kaut kādu smalku maizīti vai konfekts, te viss atnesīs, jo nav te viss, saprot? Nu, redz. Ko? Nu redz, tā arī pasaka, reku māsņu, lai te nopērk kādu žāvēto zīvi, reku skumbrī, vai reku, nu kas te vēl kādreiz, reku lielākoties jau skumbrī. Nu kā tad, to taču viss var izdarīt, jā. Jā. Jā, nu te tas top veikals ir, kas jau tur ir, tas ir, un ir jau pietiekoši preces, viss jau nemaz nopirkt. Jā. Tāpat, ja tu kādreiz kādu dēsts kaut ko vai kādu gaļas gabaliņu gribi, to tu viss var pateikt, un tev naudiņi ir, un māsiņi tev atnesīs un ēd. Un leduskapī redz, ka tu neapēd var ielikt, un kā paprast, tev tik ir to lietu jākurit, jo redz, māsiņi ir viena, un jūs te ir 14 cilvēki, un viņai visu laiku, viņi viss atcerēties nevar. Un katram izstāvēt kā. Nu es jau to taču nezinu, tāpēc es saku, par to lietu jau. Tā kā viņš novārtā galīgi atstās, nav tas ir skaidrs, tā kā es sapratu, un Lāsmijam pa telefonu teicu, ka viņam pērk un nes kaut ko. Tikai Ivaram es teicu, ka viņš redz katreiz Lāsmiņu vai paprast māsiņam, kad Lāsma būs, tavu naudu pie viņas, un lai viņi tev nopērk, ko tu gribi, un pasaka viņai visu, ko tu gribi. Un viņi tev atnesīs, nu redz, tā kā viss kārtībā. Jā, nu Lāsmu tik ieminējuši, es jau neko neteicu, es domāju, drēbs, taču viņam tas skaidrs. Un tā taču nemaksā arī dārgi vai dieļņas, kreklāt par... Ir dažādi kumpalu veikali un dažādi cenas, tāpat kā valsts veikalos arī, vienai precei dažādi cenas. Tur jāskatās pašam. Redz, es savu riteni arī šodien saņēmu atbildi, viņi man dos naudu atpakaļ. Un es varēšu nopirkt citu, lētāku un pārbaudīt. Tā kā man arī viss notiek. Es jau tagad Ivars Redzmans tos ar ogriešam būs jaunos raptīgs, tie ir vieglāk. Bet šitiem jau es dekonstruēšu to motoru klāt. Gan pa līdzenu mēs pagriežam roku pret kalna, kaut kur ir grūtāk, un tur atkal pabraukšu ar motoru. Tā kā man jau ir tāds būs. Tāds jau man bija, un šitie ir, bet tie ir smagāk, es tagad braucu ar šitiem, šitie ir vieglāk. Tā parunā ar Ivariņu vēl. Kāja, bet tāpat.